Lai nodrošinātu pienācīgus dzīves apstākļus ikvienam, Gulbenes novadā atjaunoti un modernizēti vairāki pašvaldībai piederoši sociālie dzīvokļi – Gulbenē, Stradu un Beļavas pagastā. Dzīvokļos veikts kosmētiskais remonts, atjaunots elektroinstalācijas, pārplānoti inženiertīkli un pielāgoti dzīvokļu plānojumi. Lītenes Stāmeriens un Stradu pagastu apvienības pārvaldes vadītājs Vilnis Lapiņš arī mums ļāva klātienē apskatīt renovētos mājokļus. Vienastabs dzīvoklis ļoti jauks, viss ir aprīkots, ūdens, siltais ūdens. Agrāk nebija šeit iespēja nomazgāties. Tagad pēc renovācijas gan duškabīne, gan tualete būs un cilvēki varēs civilizēti dzīvot tā, kā tas atbilstu prasībām. Jo agrāk jau bija tā, ka bail bija rādīt tos dzīvokļus, kādi viņi bija. Un tad taisīt sižetu sākot, ko piedāvā. Tagad ir pavisam cita lieta un tiešām nav kauns. Visiem, kam esam piedāvājuši, visi ir piekrituši nākt un dzīvot un ļoti apmierināti. Tur ir virtuves zona, viņa šeit ir šāda tipa, ka kopā ar virtuvi ir istaba. Kāds ir tas jūsu viedoklis, cilvēki to var novērtēt? Es domāju, ka nevar nenovērtēt, un kas var saņemt šādu dzīvokli, to jau mēs katrs gribētu. Jo ir tas solis uz priekšu, jo, kā agrāk bija tiešām, kā es saku, kad vērt durvis vaļā bija kauns un teikt, vai mums tur tualete nedarbojās, ūdens nav un tā tālāk, tad tagad ir tiešām patīkami. Izveidoti ne tikai vienistabas, bet arī 2 istabu dzīvokļi. Turklāt pirms projekta sociālo mājokļu atjaunošana Gulbenes novadā uzsākšanas dzīvokļi nebija piemēroti cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem un neatbilda sanitārajām normām vai mūsdienu dzīves kvalitātes standartiem. Tās mājas, kuras mēs pārbūvējam, viņas bija, kā no sociālisma laikiem bija, kopmītņu mājas, kurās nebija atsevišķi toalete, atsevišķas mezglis nebija. Ja? Viņš bija kopīgais kaut kur vai ne. Ja? Tāpēc, teiksim, tāda prasība bija, ka viņam jābūt obligāti centrāla apkurē, viņam jābūt ir sanitāra mezglam, viņam jābūt atsevišķi virtuvē. Un tāpēc mēs tos dzīvokļus arī izskatījām, izvērējāmies un aizgājām uz to, kad mēs šodien uzlabojam iedzīvotājiem dzīvošanas to, komforta zonu, vai ne, ja? Projekta sākotnējais mērķis bija remontēt tikai tos dzīvokļus, kur neviens šobrīd nedzīvo iekšā, līdz ar to tad mums projekta realizācija nedaudz ievilkās, bet šogad mēs esam sasteiguši un kā rezultātā esam ieguvuši 25 skaistus atremontētus dzīvokļus visā novada teritorijā. Lielākie remontdarbi gan ir notikuši tieši Stradu pagastā, Stāķu un Šķieneru ciemos, bet arī citās novada daļās ir atremontēti dzīvokļi. Projektā plānotie darbi palīdzēs mazināt rindas pašvaldības dzīvokļu reģistrā un nodrošinās sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām mūsdienīgus, normām atbilstošus dzīves apstākļus. Citviet darbi vēl turpinās, un projektu plānots pabeigt līdz 2026. gada 30. septembrim.